Tagad taisīsim Ziemassvētku apsveikumu. Ziniet, bērnībā kādreiz man gribējās pārsteigt draudzeni ar tādu sevišķu apsveikumu, tādu kādu nevienam. Parasti jau varēja nopirkt tādus parastus smukus uz pusēm aizlokāmus apsveikumus, un tie bija visiem. Un tad man iemācīja uztaisīt tādu apsveikumu, kāds nebija tanī mirklī nevienam. Un to man iemācīja mans tētis. Iedomājieties. Tātad ņemam biezāku papīru, un lai tas biezais papīrs jums tā labi nolokās, ar papīra nazīti mazliet virspusīti iegriežat tajā vietiņā, kur jūs pēc tam viņu locīsiet. Un salokam mēs viņu šādi. Vienu lielāku maliņu un vienu mazliet mazāku. Un uz tās lielākās maliņas mēs līmēsim eglīti. To es esmu tagad izgriezus no filca, bet jūs noteikti varat izgriezt arī citas formas. Varbūt jums būs papīrs balts. Bet tā, lai viņa mazliet ar zariņiem ir uz tās otras pusītes. Tad tā otra pusīte tā labi turēsies cieta. Un lai mūsu eglīte nebūtu vientuļa zaļajā klajumā, pieliksim viņai vēl pāris sniega čupas klāt. Tās mēs arī izgriežam no tā paša baltā filca, un pēc tam ar līmi pielīmēsim tajā vietā, kur mums šķiet vislabāk tas izskatīsies. Man šķiet, mums ar 3 pietiksies. Nākamo tuvāk eglītei. Tad mēs novērtējam to kopējo kompozīciju, un man šķiet, ka man gribās pielīmēt vēl vienu sniega čupu, un to es tūlīt arī ātri izdarīšu. Un to es šoreiz izdarīšu uz tās mazās maliņas, lai arī tur sniegs tiek. Tā, un lai mūsu eglīte mirdz tādā zīmīgā mirdzumā, mēs uzbērsim virsū zilus spīdīgus graudiņus. Tie ieķersies filcītī. Un pēdējo, ko mēs izdarīsim, un to noteikti patiksies izdarīt visiem bērniem, paņemt novelcenīti un uzlīmēt zvaigznītes. Tā, tagad eglīte ir gatava.